Ludzā no 9. līdz 13. augustam norisinājās mākslinieku plenērs, kurā piedalījās gleznotāji no Lietuvas, Krievijas, Gruzijas un Latvijas. Šogad plenērs bija īpaši veiksmīgs, jo māksliniekiem iedvesma bijusi tik liela, ka viņi uzgleznojuši vairāk gleznu nekā bija paredzēts. Plenērs ir veiksmīgs, jūs redzat, cik ir daudz darbu, neskatoties uz to, ka plānā bija kādi 2 darbiņi, mākslinieki ir gleznojuši, citi pat 11, 10 darbiņus un vairāk, un šodien ir iespēja tos apskatīt. Un tā kā iepriekšējo reizi mēs rīkojam plenēru 2007. gadā rudens 1. Ludzā septembrī, tāpēc mums gribējās arī muzeja krājumiem iegūt krāšņākas, saulainākas gleznas, un tāpēc rīkojam plenēru vasarā. Nākošo droši vien rīkosim ziemā vai pavasarī. Savos darbos mākslinieki atainojuši Ludzas, Ciblas, Zilupes un Krāslavas novadu dabas ainavas, ēkas un cilvēkus ikdienā. Gleznu autoriem īpaši iepatikušās košās krāsas un vēsturiski saglabājusies Ludzas pilsēta. Cik veiksmīgi un viegli jums bija strādāt? Kā vienmēr labi, jo Ludza ir viena no Latvijas gleznieciskākām pilsētām. Būtībā mums Latgalē ir 2 tādas gleznotāju pilsētas, priekšgleznotājiem. Tās ir Krāslava un Ludza, jo, redziet, vajag, lai tā māja un viss, kas tā pilsētā ir, lai viņam ir kaut kādas paudžu vērtība, lai viņa ir apdzīvota, lai viņa ir kaut ko laika piesātināta, jo tad tur it kā ir ko gleznot, jo pie tā jaunā tīrā svaigi nokrāsotā tur it kā tas tāds krāsotāja darbs vairāk nekā gleznotāja. Tā ka Ludza ir ļoti skaista pilsēta šai ziņā. Kuras vietas ēkas Ludzā jums īpaši patīk? Nenosaukšu neko konkrētu, jo mums šeit viss patīk. Ļoti patīk šejienes cilvēki, ļoti silti. Ja vajag nosaukt kādu konkrētu māju, tad šeit ir tādas īpašas mājas kā zaļā māja, zilā māja, dzeltenā māja. Pārsteidzoši, cik drosmīgi tās ir nokrāsotas. Ja zils, tad zils, ja dzeltens, tad dzeltens, ja zaļš, tad indīgi zaļš. Bet tas labi izskatās uz šī fona. Ludza ir ļoti interesanta pilsēta. Ludza ir tāds īpatnējs kolorīts. Viņa ir tā vecā Ludzas daļa. Viņa ir kaut kas tāds tipiski latgalisks. Tajā visā tā krāsa attiecībās ir kaut kas tāds, ko es uztveru kā latgalisku. Pagaidām nav skaidrs, kad notiks nākošais plenērs, jo tas atkarīgs no finansiālās situācijas, taču mākslinieki ar paveikto ir apmierināti. Cik svarīgi māksliniekam ir gleznot citur? Citur gleznojot tiek mainīta apkārtne, daba, arhitektūra, mainās raksturi un sagatavošanās darbam. Uz šejieni tu brauc jau gatavs strādāt, tu zini laiku un apjomu, kas dots. Šeit ir tā radošā virtuve, kurā tad arī tu vāries. Kā tad sanācis, to lai spriež skatītāji. Katrs no māksliniekiem vienu gleznu dāvināja pašvaldībai un otru darbu atstāja par piemiņu Ludzas novadpētniecības muzejam, lai ik viens varētu baudīt mākslinieku iemūžinātos mirkļus un ainavas košās krāsās.